Viena no senākajām lieldienu tradīcijām ir šūpošanās. Šo paražu īpaši piekopj Siguldā, kur teju 36 vietās izvietoti vairāki desmiti neparastu šūpoļu un vides objektu. Jau otro gadu tur norisinās festivāls Latvija šūpojas Siguldā, un šogad īpašas šūpoles izveidotas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lieldienās ir daudz jāšūpojas, lai vasarā nekost odi, lai būtu bagāts un veiksmīgs gads. Jau otro gadu visa Latvija šūpojas Siguldā. Šeit izvietoti 100 dažādi izmēra vides objektu un šūpoles. Un šīs, piemēram, ir čempionu šūpoles. Lieldienās siguldieši un pilsētas viesi šūpojas ar vērienu. Ik viens var iejusties skeletonistu lomā, apsēsties uz karotes, šūpojoties baudīt operu mūziku, mities ar riteni un iešūpot savu iztēli, aplūkojot dažādas vides instalācijas. Arī šogad ik viens objekts ir unikāls, un tā dizainu radījuši gan mākslinieki un sabiedrībā zināmas personības, gan arī vietējie uzņēmēji un skolēni. Doma radās no pēkšņa ēpasta. Tā bija priekšlikums piedalīties šeit. Tā mēs sākām domāt. Domājām dažādas variantus un kā mūsu nodarbošanos atspoguļot tajās šūpolēs un nonācām pie šāda varianta. Tad sadarbībā ar galdniecību MV Līvas. No Smiltenes puses puiši. Izstāstījām savu ideju. Tad viņi atsūtīja savu variantu, kā tas varētu izskatīties gatavs. Tad būtībā tā arī šūpoles. Te viņš arī ir. Parasti šūpoles, domāju, parastas netaisīsim. Izdomāsim kaut ko neparastu. Tāds saistībā ar to, ko mēs paši darām. Tēls. Mums ir galdi, soli domājot, lai tad galds ar soli šūpojās. Savukārt dabas aizsardzības pārvaldes 12 veidotajās šūpolēs, kas integrētas dabā, cilvēki šūpojoties varēja vērot senlaju, klausīties putnu dziesmas, baudīt mieru un klusumu. Un tāds arī mērķis, lai cilvēks justos kā daļa no dabas. Mēs pazūdam tur elektroniskajā pasaulē. Bet atnākt pie dabas, pasēdēt šūpolēs, paskatīties burvīgā skatā, mūsdienu gadsimtā nav nekas labāks par to izdomāts. Mēs arī gribam aicināt, lai cilvēks nāk un bauda dabu, skatās, saprot, interesējās. Un mēs visādos veidos cenšamies un vēlamies, lai cilvēks ir tuvāk dabai, nāk, iet ārā, nodarbojas ar dabas turismu un tiešām jūtās tāds mierīgāks, harmoniskāks un tā kā vairot tādu labāku izpratni un sajūtu cilvēkam. Šogad šūpoļu festivāla jaunums arī Sī šūpoles, kas radīts par godu Siguldai. Šeit mēs uzstādījām Siguldai S burtu un izsaukumu zīmi. Un tā kā tā ir pilsēta, kas aizrauj, mēs izdomājām šogad, ka uztaisīsim tādus burtus, uz kuriem var kārtīgi izšūpoties. Principā viņā var tā iekāpt iekšā. Bet šajās man vairs nevar laust, jo tā jāiet tajās. Šūpoles ir no putu plasta un appūstas ar poliuretāna pārklājumu, kurš ir tāds ciets plastikāts, kuru nevar saskrambāt un kurš nenolietojās vidē. Un apakšā ir tāda atspērējā. Šogad festivāla mērķis, lai šūpošanās prieks būtu pieejams visiem, tādēļ izveidots arī šūpoles cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas, kā vērtē meistars, ir viens no tehniski sarežģītākajiem objektiem. Tomēr viņš pieļauj, ka nākamgad pilsētā varētu izvietot jau vairāk šādu šūpoļu. Ir platforma, kurai piestiprināts uzbraucamais celiņš. Celiņu var atvērt, nolaist, uzbraukt uz platformas, izmantojot palīgas riķi, var katrs pats sev pašūpināt. Izvēloties sev vēlamo augstumu un ātrumu. Tu jau turēsi, nevajag. Ir ļoti forši. Ļoti daudz visādi šūpoles, liela izdoma cilvēkiem. Vienīgi laikapstākļi, protams, varēja būt labāki, bet tāpat ir ļoti jauki. Vispār arī interesanti, kad invalīdiem tagad ir uztaisīts šūpoles, un ka viņi arī var piedalīties. Tas tāds bonus šķiet. Pirms tam bija dzirdēts, un tad vēl apmeklēt. Tad šogad saņēmāmies no Bauskas. Tad atbraucam. Tas savādāks konstrukcijas, kas vēl ieras ir tāds vienkāršāks, parastāks, bet te jau viņš sarežģītāks un tad interesantāks. Mēs jau vienu gadu bijām ar obu un bāzu atbraukuši arī šūpoties. Un vēl mēs
bijām arī vienu citu dienu atbraukuši arī šūpoties. Šūpoļu festivāla organizatori vērtē, šogad nevien ievērojami palielinājies šūpoļu skaits, bet arī to dizains kļūst neparastāks un autora idejas daudz drosmīgākas. Visas šūpoles jau ir ar tādu mazu odziņu, bet ir, protams, ļoti interesants šūpoles. Ir tātad šūpola un stacijas laukumā ir pie Gardēžu šūpolēm, ir arī mūsu Siguldas šūpoles, bet Rāņu parkā ir vairāk tādas aktīvas šūpoles, kas ir pilnīgs jaunums šogad, kas tapa kopā ar scenogrāfu Aigaru Ozoliņu un Rudolfu Baltiņu. Ir opermūzikas šūpoles, kas ir kā liela dziedātāja mute, kur mēle ir šis, kur var sēdēt, ja, un viņas, protams, skan kā opermūzika, ja, kā mēs, kad iedziedās dziedātāji. Tas ir tāds jaunums, jā, tāds pilnīgs jaunums, kas tapa sadarbībā, saliekot galvas kopā vairākiem scenogrāfiem. Jāpiebilst, ka ne visās 100 šūpolēs siguldieši un pilsētas viesi var fiziski iekāpt. Šeit arī Siguldas bērnu dārza audzēkņu veidotas šūpoles, un tajās šūpojas lieldienas zaķi un citi tēli. Šūpoļu festivāls iekļauts Latvijas 100-gadē veltītajā pasākumā Latvijas godāplis, un nākamgad 100 šūpoļu vidas objektu vietā iespējams te jau būs 200.